Nu, ko sveicien šajā skaistajā aprīļa dienā. Šodien parunāsim par robotiem. Jā, par veseliem 2 robotiem. Runa ir par zāles pļāvēju robotiem, par kuriem bija doma jau, ka sen vajag pamēģināt. Viņi ir ieradušies, viņi ir uzstādīti, un tad pastāstīšu apmēram, kā ar viņiem iet. Šis ir Dream Pro 1 robots ar 2000 kvadrātmetru pļaujamo platību. Šobrīd viņš mājā atpūšās, ladējās. Tā viņš apmēram izskatās. Kā viņam tur tā uzbūva riteņi un naži, tur nekas īpašs nav, varat citos video apskatīties. Es vairāk gribētu pastāstīt, kāda ir šī te reālā pieredze. Kā redzams, ir mājiņa viņam pret lietu. Te viņš ir vienkārši piesprosts kontaktā, te viņš tur tagad lādējās. Kas viņam ir svarīgi, bez kā vispār nevar iztikt, ka viņam ir jābūt Wi-Fi pieejamam. Bez Wi-Fi, praktiski viņu nav iespējams izmantot. Tā video nolūkiem es viņu izdzinu ārā no mājas, tūlīt viņš apgriezīsies ap savu asi, sapratīs, kur viņš atrodas, un tad viņš dosies pļaušanā. Viņam tā svarīgākā daļa, uz kuru viss balstās, ir šis te lidar radars. Es varbūt pielikšu video arī bildi, kā izskatās. Tas, ko viņš ar to radaru ir nofilmējis. Un tam lidar radaram ir jābūt tīram un smukam. Pats robots varbūt arī nedaudz netīrs. Viņam tajā mājā ir pat speciāla suka, kas katru reizi to lidar radaru notīra. Tā viņš tagad atgriežas uz to vietu, kur viņš bija pabeidzis iepriekšējā reizē. Un viņš turpinās pļaušanas darbus. Tad viņš ieslēgs tūlītās savu pļaujumu. Un kā jau jebkurš robots vienkārši dodās uz priekšu. Tikai šis to dara salīdzinoši inteliģenti. Manuprāt, salīdzinoši ātri. Viņš kaut kādas 1000 kvadrātmetrus spēja nopļaut ar kādām 3-4 uzlādēm, kas viņam prasa kopā kādas 5 stundas apmēram. Sanāk vienu dienu viņš pļauj 1000 kvadrātmetrus, un otru dienu viņš pļauj 2000 kvadrātmetrus. Tādā veidā viņš 2 dienās nopļauj 2000, kas ir arī tas viņa paredzētais apjoms. Protams, ka zāli nav nepieciešams pļaut katru dienu. Šim ir tāds vieglāks tagad uzdevums. Un šis te otrs, kuras arī izdzinu no mājas ārā, tas tagad viņam bišķi grūtāk, jo viņam jātiek galā ar visādiem kokiem un krūmēm un tā tālāk. Daļu koku es esmu viņam pats tā kā iezīmējis, kur nedrīkst pļaut, bet daļu viņš pats tā kā pirmajā reizē atrod. Tad viņš tur tā kā ilgāk bišķi mokās, bet tad, kad viņš atradis, sapratis, kur ir tie šķēršļi, tad viņš īstenībā diezgan labi tiek galā. Droši vien jāstāsta, kā ies tālāk. Pagaidām viņam iet ir labi. Aplikācijā viņš saka, ka viņam tos nažus jāmaina ir ik pēc 100 stundām. Nekādi citi baigie apkopes darbi vismaz nebija norādīti, ka ir vajadzīgi. Šitien laikam es esmu pats, kad es esmu braucis, esmu iestādījis, kad viņš neiet tur perfekti apkārt, bet ir neliels līkums. To kārti viņam var pēc tam uzlabot, precizēt, ielikt tur papildus zonas vai aizliegtās zonas, kad ir redzams, ka viņš kaut kur brauc greizi, bet pagaidām viņi ir 2 čaklumiņi, kas ļoti labi strādā un pagaidām tiek ļoti labi galā. Viņam bišķi pirmajā reizē narciss tur tā kā nepatika un es nesapratu, kā tās aizliegtās zonas uzlikt, tāpēc mēs vienkārši iesprādām armatūras, bet tagad es viņu iezīmēšu un tad tās armatūras varēs ņemt ārā. Viņam, protams, ļoti garšo arī rabarbari. Ja viņš kaut kādu augstumu viņš saprot, kur var ņemt, kur nevar, bet rabarbari vēl bija maziņi, un viņš viņus tur gribēja šņikāt. Bet tas viss tur diezgan vienkārši risinās, vienkārši armatūra bija tāds pirmais mēģinājums. Kas vēl nav skaidrs, kā viņš uzvedīsies, kad zeme būs slapja, jo šobrīd zeme ir ļoti sausa
Un viņš tāpat bišķi vietām iebuksē pa tādu nelīdzenu reliefu. Tas vēl varētu būt izaicinājums. Kur viens, un tur kur otrs ņem to lielo gabalu. Bet, pagaidām izstāst baigi smuki, izstāstā kopti labi, un viņi divatā tad nokopi gandrīz 0,5 hektāru šobrīd. Vēl bija bažas, vai viņš tur neiebrauks ezerā vai vēl kaut kur, bet viņš ļoti respektē tās robežas, kas ir uzstādītas, un viņš nemēģina, teiksim, pašiznīcināties. Piemēram, šo te ūdens izvades vispār nebija iezīmējis kartē. Viņš pats saprata, ka ir tāds šķērslis un nemēģināja viņam uzbrukt, bet godīgi apļāva viņam apkārt. Tā smuki izstāstā kā futbola stadionā gandrīz. Tāds smuks raksts veidojas, to rakstu arī var konfigurēt, viņu var pagriezt šķībāk vai krustā, vai, tur ir visādi varianti. Tā kā noteikti šis robots viņu ir vērts izmēģināt, jo, teiksim, kaut kādus 1000 kvadrātmetrus, kas ir standarta tāda privāta mājas pļaujamā platība, es domāju, viņš tur nopļaus vienkārši bez jautājumiem. Un plus vēl tas, ka nav nekādi vadi, nav nekāds tur jāpērk GPS, tur pļāvēja par 2-3 tūkstošiem. Šis, manuprāt, ir tāds labs cenas kvalitātes kompromiss. Tā kā es domāju, ka es filmēšu vēl, kā viņiem ies. Ja ir kādi jautājumi, tad droši rakstiet komentāros. Ļoti smuki izstāst, kad viņā bija 2 ir vienā kadrā, 2 bračiņi. Ja tā teritorija, ko viņi kopā nokavēs, jau teicu, tas ir 0,5 hektārs, un tas ir diezgan daudz, tas ir tur ir tā robeža redzama, un līdz pat otrā pusē mājai vēl 100 metrus aiz manas muguras. Tā kā, pietiekam augsta efektivitāte, un viņi ar viņu tiek galā. Un, protams, tās pirmās dienas skatoties, kā mākslīgais intelekts dara tādu apnicīgu darbu kā zāles pļaušana, ir ļoti liels prieks skatīties. Tiešām forši, gandrīz tā kā maidzīvnieks. Vēl gribēju pateikt, kāpēc tieši Dreams, jo viss sākās ar to, ka mēs nopirkām Dream mājas robotu, kas ir parastais patukaļsūcējs un mazgātājs grīdu. Un viņam tik labi sanāca, viņi tiešām bija tik labi, viņi uzprogrammējuši to algoritmu, kad nolēmām pamēģināt arī šo te āra robotu. Un jāsaka, ka pa lielam ar algoritmu viss ir kārtībā. Viņš nedaudz mēdz iebuksēt, jo mums ir diezgan nelīdzens reliefs. It sevišķi, ja ir kaut kāda rasa vai tagad tāds baigais lietas nav bijis, bet ja ir bišķi slapšs, tad viņam sāk nepatikt. Teiksim, varbūt tas tehniskais risinājums kādai Husqvarnai ir labāks, bet tieši no pļaušanas, no algoritma, no tā, kā viņš visu to teritoriju saprot un kā viņš viņu apbraukā, cepuri nost ķīnieši ir maleči. Tiešām viss ir labi. Tā kā tā. Labi, tā.